Mīļie draugi, atkal ir sestdiena. Atkal sestdienas vakars, atkal ir mūsu kopīgā tikšanās. Atkal viena nedēļa ir aiz muguras. Un es sveicu visus šajā dienā. Vētras ir aizgājušas, lidojumi ir notikuši. Esam laimīgi atpakaļ mājās, Īrijā. Un, kā redzat, ārā ir absolūti mierīgs laiks, vējš gandrīz nemaz vairs nav. Un tā jau arī kādreiz dzīvē gadās, ka ir vētras, ir vēji, mēs uztraucamies. Mēs varbūt izdarām kādas nepareizas darbības, bet Dievs ir liels, Dievs ir blakus, Dievs vienmēr ir klātesošs. Un domājot par iepriekšējo nedēļu, atskatoties tajā, kas varbūt ir noticis, varbūt vienkārši ir bijusi kāda rutīna, un mēs noteikti ievērojam kādas mūsu darbības, kādas mūsu izvēles, kuras, ja tā padomājam, varbūt mēs vairs nevēlamies atkārtot. Tā ir reālā dzīve, tās ir attiecības. Jā, kādam varbūt steigā ir skarbāk atbildēts, kāds varbūt līdz galam nav uzklausīts, līdz ar to nesaprasts. Un tas viss, kā jau mēs zinām, nes līdzi kādus rezultātus. Un tas ir ļoti interesanti, ka arī visi šie mazie sadzīves attiecību notikumi, viņi iespaido nevienu mūsu garstāvokli, viņi iespaido attiecības, iespaido attiecību kvalitāti, un savukārt tas dod iespaidu uz mūsu dzīvi, uz mūsu nākamajām darbībām, kā mēs reaģējam uz mūsu dzīvi. Un runa ir atkal par to, par mūsu domām, par mūsu vārdiem, par mūsu darbiem. Par šodienu, par rītdienu, par nākotni. Un rītdien ir atkal svētdiena. Rītdien ir atkal svētdiena, kur visi tie, kas vēlās, dosies uz Dieva namu, kur Dievvvārda gaismā parasti top izgaismot mūsu dzīve, Dievnams. Mums visiem zināmā grēksūdzes lūkšana, kur apzināti mēs debes tēvam sakam, ka sūdzam viņam to, ko esam grēkojuši, domās, vārdos un darbos. Un tur ir nākošais tāds teksts, un mēs to no sirds nožēlojam. Un tas ir viss tāpēc, ka no sirds to sakam, lai neatkārtotu to, kas nav bijis labs, lai turpinātu jēgpilnu dzīvi, ar labākām domām, vārdiem un darbiem, ar atjaunotu redzējumu katram vispirms pašam uz sevi. Jo, ja mēs tā padomājam, ja mēs nevēlamies atkārtot kļūdas, tad tas pagrieziens ir tas, kas reāli uzlabo mūsu dzīvi, mūsu dzīves kvalitāti, mūsu attiecības. Un tas patiešām ir svarīgi mūsu dzīvē, kad apzināti mēs šādi, vismaz reizi mēnesī vai reizi nedēļā sevi izvērtējam, tad, kad esam dievnamā, bet es zinu, ka ir cilvēki, kur to dara bieži, un es teiktu, kuriem ir patiešām svarīga ik vakara lūkšana, kad ne tikai nedēļas un dienas beigās, bet katras dienas beigās sevi izvērtējam lielā Dieva priekšā. Tam ir rezultāts. Pēc laika var redzēt, cik ļoti izmainās mūsu dzīve. Cik ļoti izmainās mūsu dzīve, kad mēs atjaunojam šīs domas mūsu prātos, sirdī, domas, kas pārvēršas vārdos, kas ceļ, iedrošina, atbalsta. Un tad ir vārdi, kur pārvēršas darbos, un tad ir darbi, kur redzama visiem, darbi, kas ir derīgi, ilgtspējīgi, kuriem ir tas labais rezultāts. Un lūk, mīļi, atkal šovakar šeit Imants Miezs. Tie, kas varbūt pirmo reizi skatās, es esmu mācītājs Latviešu draudzē Īrijā. Esmu opis, esmu tētis, esmu vīrs, esmu draugs,
esmu kolēģis, esmu priecīgs būt sabiedrībā un kalpot, jā, būt noderīgam ar to, ko debes Tēvs man ir devis. Un paldies visiem, es vienmēr atgādinu, cik tas ir labi, ka mēs ar šīm labajām ziņām arī dalamies, liekam īkšķīšus, komentējam, un tas jau vairo to labo ziņu izplatīšanos. Tas palīdz pasaulē kļūt labākai. Mēs pat tiešām varam būt labi Dieva darba biedri. Un arī šodien, mīļie, mums ir ieteikums, šodien mums ir virziens, kuru Kristus reiz ir teicis saviem mācekļiem, saviem sekotājiem. Un mūsu lasījums šodien ir no gadu grāmatas, kas ir tieši šodienai paredzēts 11. septembrī. Ja? Un Jēzus saka, jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Apustuļu darbu grāmata, 1. nodaļa, 8. pants. Fantastiski vārdi. Kristus saka, jūs būsiet mani liecinieki. Ko viņš ar to domā? Un es to saprotu tā. Jūs, kas pazīstiet Kristu, mani, Kristu, stāstīsiet citiem par to, cik labs ir Dievs. Mācekļi stāstīs pasaulē par to, cik labs ir Dievs, kā var dzīvot, kā var veidot attiecības savādāk. Kā Dievs izmainīja cilvēku skatījumu vienam uz otru. Kā tas izmainīja sirdi. Kristus saka, jūs ar vārdiem un darbiem rādīsiet, ka Dievs ir labs tēvs, ka Dievs ir mīlestība, ka nevajag darīt otram pāri, ka tas, ko mēs domājam, ko runājam, ko daram, tas iespaido nevien mūsu pašu dzīves un mūsu nākotni, bet arī daudz citas dzīves. To cilvēku dzīves, kur mums ir apkārt. Mīļie draugi, mēs te latvieši Īrijā, latvieši Lielbritānijā, Latvijā, visi, kas skatāmies šo 316 kanālu, visur, kur mēs dzīvojam, ikvienā vietā, ikviena cilvēka. Ikviens cilvēks ir Dieva radība. Ikvienam cilvēkam ir pieejama Dieva labā doma. Un visticamāk arī ieteikumi, kurus mēs varam viņiem stāstīt. Un mēs zinām tiešām, ka Kristus sacītie vārdi jau ir Dieva vārdi. Un ja mēs esam tie, kuri nes šo vārdu kristietis, kas ir no vārda Jēzus Kristus, tad mums ir tiešām svarīgi laiku pa laikam izvērtēt katram sevi. Kāds es esmu Kristus liecinieks? Es saku, es piederu kādai draudzei, luterāņu ticībai. Bet ko es ar savu dzīvi, ar savām domām, ar saviem vārdiem liecinu, stāstu, rādu, ko es ar darbiem rādu? Vai tie cilvēki, kuri ir man apkārt, redz manī to kristieti, to, ko šajā pasaulē ienesa Dievs, ienesa Kristus. Un Kristus saka, jūs būsiet mani liecinieki līdz pasaules galam, visur. Viņš min Jeruzalemi, apkārtējās pilsētas. Un mēs zinām, ir daudz misionāru. Un es domāju, ka doties misijas ceļojumā, kā šeit tiek sacīts, līdz pasaules galam, tas ir labs izaicinājums, tas ir grūts izaicinājums. Tur var saskarties ar absolūti nezināmām problēmām un nereti pat, zinām misionāru stāstus, kur ceļš nav rozēm kaisīts, kur dzīve ir veltīta tam, lai svešā vietā un kādreiz pilnīgi nesaprotošā vai naidīgā vietā stāstīt par Dievu, par Kristu, par garīgo vērtību izpratni. Tomēr es vēlos teikt, ka liels izaicinājums ir būt patiesam un īstam kristietim tur, kur tu dzīvo. Tas ļoti interesanti. Tur, kur tu esi. Tur, kur ir tava ģimene, kur tevi pazīst. Draugi, kur tevi pazīst. Kolēģi darbā, kur tevi pazīst.
draudze, kurā tu ej. Nu, tur jau vieglāk, tur reizi nedēļā, un tur var uzvilkt svētku drēbes, un tā, es saku, arī pārnestā nozīmē, bet ikdienā. Runa ir par ikdienu, esot kopā. Vai es esmu Kristus liecinieks? Te, tajā vietā, kur Dievs man ir ļāvis dzīvot. Īrijā, Lielbritānijā, Latvijā, citur pasaulē, tieši tur, kur tu esi. Un kādreiz cilvēki prasa pastāst par sevi, jā, mēs pozicionējam sevi, es esmu latvietis, tur es esmu vīrietis, es esmu skolotājs, es esmu kristietis, ok. Un tad uzreiz nākamais jautājums, kāds tu esi? Kāds tu esi kā vīrietis, kā vīrs? Kāds tu esi kā darbinieks? Bet pāri tam, kāds tu esi kā kristietis? Un iedrošinot jūs, un tas ir šis, jā, šo te raidījumu un sestdienas svētbrīžu uzstādījums iedrošināt. Iedrošināt, domāt, analizēt, izvērtēt sevi, censties dzīvot patiesu īstu dzīvi. Jā, tas ir tas ceļš. Kristus saka, viņš ir durvis garīgā nozīmē, atver tās un ierauga tās milzīgās iespējas, kuras sakārto dzīvi. Nu, ir taču, mīļie, tā, ka atnākot mājās, mēs visi vēlamies, lai mūs sagaida mīļi. Atnākot mājās, gribās to mieru, gribās to skaidrību, gribās, ka esam sagaidīti. Fantastiski. Tās ir mājas, tā ir māju sajūta. Un Kristus saka, tu jau arī vari tāpat sagaidīt kādus, kas nāk tavās mājās. Tu vari nākt pretī ar smaidu, nevis ar smīnu. Tu pirmais vari teikt labus vārdus, iedrošināšus vārdus. Vienkārši. Ja arī kādam nesanāk, tu vari labāk. Jā, nākošo reizi tu vari labāk. Mīļie, jā, Dievs ir tēvs, Dievs ir mīlestība. Un ar to, ka nesam šo vārdu, es esmu kristietis, mēs ar savu dzīvi nesam liecību. Dzīve ir tas, ko domāju sākumā. Domas, vārdi un darbi. Un kur ņemt spēku? Un domāju, ka te labs piemērs atkal un atkal ir Bībele. Un rakstu vietas mums ir jāmācās uztvert kopumā, gan niansēs, gan visā Kristus sacītajā vēstī. Un kopumā šī rakstu vieta jau mums arī saka. Jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā. Bet ziniet, te ir mazliet sākums šim teikumam. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki visā pasaulē, tur, kur mēs dzīvojam. Spēku. Jā, spēks no Dieva. Spēks no Dieva. Mīļie, Dievs ir tas, kas dod šo spēku iet, dzīvot, runāt, liecināt ar attieksmi, ar darbiem. Un kādā vietā Bībelē teikts, ka vārdi bez darbiem ir nedzīvi, vārdi vienkārši nedarbojas. Piemērs. Un tur ir Dievs, Dieva gars, Kristus gars, svētais gars. Un nevar, un nav iespējams piedzīvot kaut ko no šā visa iepriekš minētā, no Dieva gara, ja mēs to nepazīstam. Ja esam kaut kur tikai par to dzirdējuši, ja kaut kas par to ir dzirdēts. Un tas ir aicinājums ieraudzīt, iepazīt, saprast, katru dienu atjaunot šīs attiecības. Un kristietība to sauc personīga satikšanās ar Kristu. Caur jaunās derības vārdiem Bībelītē. Jā, šī Bībelīte varbūt lejuplādēta mūsu viedtālruņos.
lūkšanā vienkārši teikt, Tēvs, es nesaprotu to un to, man sāp tas un tas. Es nezinu, lūdzu atklājies man. Un tad jau ir tas, ka personīgi izpratni par to, cik reizēm iekšēji un arī izdarībās mēs varam būt kļūdaini, nepareizi, un cik daudz man var nākt tālāk tas, kurš man pazīst vislabāk, Dievs. Dievs, kurš ir labvēlīgs, kurš vēlas, lai mēs, lai es, lai tu, lai mēs būtu laimīgi, un citi ap mums arī. Mūsu ģimenes vispirms, kur ir miers mājās, kur mēs viens otru sagaidām ar mīlestību, pavadām ar mīlestību un atkal sagaidām ar mīlestību. Mūs redz tuvāk apkārtni, kaimiņi, viņi redz, dzird, spriež par mums. Kristietis. Vai kristietis ar lielo burtu. Bet ceļš kopā ar Dievu ir ceļš uz patiesu un laimīgu dzīvi, ceļš uz saprotamu dzīvi, uz saprotamām jēgpilnām attiecībām mums šeit, mūsu starpā. Un tas ir ceļš arī uz drošu dzīvi jebkuros apstākļos, vai kad esi misijas braucienā vai ienākot pa savas mājas durvīm, kopā ar Dievu priekos, jā, arī reizēm nesaprašanā un bēdās. Kā saka, Dieva roka tavā rokā, kopā līdz pasaules galam. Un tagad laiks ir, mīļie, lūkšanai. Mēs lūksim. Dārgais debes Tēvs, lielais Dievs, atkal šajā vakarā nākam visi kopā pie Tevis. Paldies, Tēvs, ka runā uz mums. Paldies, ka runā uz mums katram mums saprotamā valodā. Paldies, ka tas notiek katru dienu visā mūsu dzīves laikā. Paldies, ka Tu esi tas, kurš ir labvēlīgs, pat ja reizēm kļūdamies. Paldies, ka Tu esi tas, kurš nenosoda, bet kurš atkal un atkal dod jaunas iespējas, ka Tu esi pirmais, kas sniedz roku. Tu saki, celies, ejam tālāk. Bet jā, reizēm šķiet tās sajūtas ir, ka Tu esi tik tālu, tad, kad ir grūti tīpaši. Bet īstenībā Tu esi tuvu, vienmēr mūsu tuvumā, garīgi vienmēr pieejams. Mūsu uzdevums, mūsu dzīves uzdevums ir meklēt Tevi, atrast Tevi, iepazīt tuvāk, ļauties Tavas mīlestības valodai, tai sirds valodai, kur ļauj mums saprast, ka mēs tiešām esam Tavi bērni, ka Tu rūpējies par mums. Un visvairāk Tu mūs nes uz savām rokām arī brīžos, kad viss šķiet slikti. Tēvs, Tavu roku izlūdzamies. Tavus pieskārienus mūsu dvēselēm gan šajā brīdī, gan mirkļos, kad atkal atvērsim Bībeli, lai lasītu, pārdomātu, ko Tu esi teicis. Un sajūtot to, ka Tu patiesi mūs mīli un vēli tikai un vienīgi labu. Tēvs, lūdzamies Tavu mieru šajā svētvakarā. Mieru, kurš ir spēcinošs, mieru, kas ir Tavs miers. Tēvs, lūdzam, atjauno mūs, lai varam savas dzīves izvēles saskaņot ar tām, kuras Tu mums esi devis. Lai ieraugam tās ceļzīmes. Lai mūsu dzīve tiešām ir saprotama, laimīga, gan mums pašiem, gan tiem, kas ir ap mums. Tēvs, izlūdzamies Tavu svētā gara spēku, Tavu mieru, kurš nāk no Tevis, kurš piepilda ar šo spēku, celties, dzīvot. Patiešām, Tēvs, lūdzam, dod mums spēku atrast laiku savām dvēselēm un ņemt atkal rokās Tavu vārdu Bībeli, lai tuvāk iepazītu Tavu labo nodomu mūsu katra dzīvē. Tēvs, un jā, un rīt svētdien atkal Tava svētā diena, lai tiešām meklējam ceļu, kā tikties mūsu draudzēs, dievnamos. Lai kopīgi, jā, lai arī latviešu valodā Tev teikt dievnamā paldies, lai slavētu Tevi, lai lūgtu kopā, lai spēcinātu viens otru. Un lai godīgi un patiesi nāktu pie Tava altāra, lūgtu mūsu grēku piedošanu ar domu, tiešām ar domu tos vairs neatkārtot. Tevs atjauno mūs šajā sakarā. Tevs, un īpaši šajā brīdī mēs ieliekam Tavās mīļajās rokās mūsu visu apgabalu, Īrijas un Lielbritānijas apgabalu. Īpaši mēs lūdzam par Londonas draudzi, par Londonas apvienoto miera draudzi, kuri rīt
pulcēsies kopā, lai pateiktos Tev par 80 gadiem, kad Tavs nams ir atvērts Londonā, kad latviešu valodā 80 gadus ir lūguši Tevi, Tavu svētā gara palīdzību, Tavu gudrību, kad latvieši Londonā ir mācījušies Tavu vārdu paudžu paudzēs. Tēvs, svētī tiešām, svētī mācītāju, prāvestu emeritus Andri Abakuku, kungs, svētī visu viņu ģimeni, svētī visus, kas draudzē darbojās, mūziķus, Deividu, jebkurš, kurš piedalās, Londonas kori, Tēvs, jā, visus lūdzam Tavu svētību izlai pār šiem cilvēkiem, kuri nes Tavu vārdu pasaulē. Sargi no viss ļauna. Tevs dod gudrību visās situācijās. Un visu kopā mēs aizlūdzam arī par tiem, kam ir grūti, kur ir slimībās, kur ir ciešanās. Mēs zinām, Tu esi blakus. Tu vienmēr dod spēku tiem, kuri nāk pie Tevis pēc palīdzības. Tēvs, un aizlūdzam par Eviju Korkā, kungs, pieskaries. Tu redz viņas situāciju. Tu redz cilvēkus, kas viņai ir apkārt, Tēvs, pieskaries. Uzrunā, sakārto iekšējo pasauli. Tāpat lūdzam par Ivetu, kungs. Viņas veselības problēmās pieskaries, atjauno spēkus. Tēvs, esi žēlīgs tiem arī, patiešām, kuriem ir jākaro. Šī pasaule ir apjukusi un nemiera pilna. Tēvs, Tavi mēs esam, un Tavi mēs gribam būt vienmēr. Un paldies par šo iespēju arī šādā veidā pārdomāt, katram analizēt sevi, lai varētu dzīvot sakarīgu un jēgpilnu dzīvi. Tavās rokās liekam arī rītdienu, dievkalpojumu, kurš notiks gan šeit Īrijā, Dublinā, gan citās vietās, kungs, arī Londonā, kur dievnamā pulcēsies visdažādākie Tavi bērni, lai pielūgtu, slavētu, lai pateiktos Tev, lai dotu godu vienīgi Tev, kungs. Mēs uzticam Tev visu, arī sevi. Lūdzam, esi ar mums šajā vakarā, klāj savas sargājošās rokas pār mums. Un arī nākamo nedēļu, Tēvs, liekam Tavās rokās, lai varam Tavu dāvināto laiku mums izmantot gudri, pēc Taviem padomiem. Un Tavās rokās atkal un vienmēr, katrs savā klusajā lūkšanā liekam savus mīļos, sevi, izlūdzoties Tavu klātbūtni, Tavu sargāšanu, Tavu svētību un mieru. Tēvs, mēs Tevi lūdzam. Paldies, Tēvs, Tu dzirdi visu, Tu zini visu, un ļauj, ka mēs tajā lūkšanā lūdzam tos vārdus, kurus mums mācīja Tavs dēls, Jēzus Kristus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasarga mūsu sirdis un mūsu domas Jēzu Kristu. Esiet svētīti!